Jautājums, vai varbūt no tiem, kas šeit tagad ir un skatās uz mums, ir kāds, kurš nezina, kas ir improvizācijas teātris? Ja nezina, droši var pacelt roku, nav jākautrēs. Tā ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, kaut kāds 7, jā, ir cilvēki, kur nezina, kas ir improvizācijas teātris. Tad es jums varbūt īsti 5 vārdiem mēģināšu pastāstīt, kas tad īsti ir improvizācijas teātris. Tad improvizācijas teātris ir skatuves mākslas veids, kurā mēs spēlēsim teātri šeit pat uz vietas, nelielas sadzīviskas ainiņas, bet, kā jūs redzat, mums nav ne scenogrāfijas, mums nav ne scenārija, mums nav režisora, to visu mēs darīsim šeit uz vietas. Un kā mēs to darīsim? Mēs to darīsim no jūsu ierosinājumiem. Proti, kad mums kaut kas būs nepieciešams ainai, ko izspēlēt, tad to mēs prasīsim jums. Un, piemēram, kādas lietas mēs jums varētu prasīt? Mēs jums, piemēram, varētu prasīt profesiju. Tā, tagad kā tev šķiet? Kā es iztos skatos? Kā es izskatos uz skatos ar lauvu? Nu, mīļais, tad es Nāk bija dabūju viņu pāri sētai, bet tāda mierīga. Tāda mierīga lauviņa. Es zinu, kur tad skaties. Saki kaut ko. Tā ir cūka! Tā ir cūka! Es nesaprotu. Kāpēc tu nomīdi visu? Mēs esam šitam jau bijuši cauri. Es jau vairākus gadus strādāju par aizskatuvi. Es gribu būt mākslinieks. Es gribu būt mākslinieks. Ar cūku? Ar cūku, jā. Mēs brauksim turnejā. Mēs brauksim turnejā. Labi, brauksim. Mēs ņemam līdzi visus šitos te. Labi, mēs ņemam līdzi visus šitos te dzīvniekus. Jā, visus sīvēnu saimi ņemam līdzi. Jā, un tas viss izskatās. Brauksim un būsim slaveni. Būsim slaveni. Es taču arī varēšu ar tevi kopā piedalīties, vai ne? Es taču varēšu ar tevi kopā piedalīties, un mēs tā kā pāris veidojamies. Mēs tā kā pāris veidojamies? Man ir mājās sieva un bērni. Man mājās ir sieva un bērni, un tagad vēl sīvēns būs. Viņš par traku, jā. Viņš par traku, tu te pārspīlē, es tikai dziedāt ar tevi gribu. Neprasi jau to mīlestību mūžīgi. Nu tad dziedi. Jā. Tā veicas arī operā un zooloģiskajā dārzā. Man, protams, atmiņa ir īs, tāpēc man jāapskatās mūsu programmā, ko mēs esam sagatavojuši jums tālāk. Nu čau ko! Visi jaunie un topošie zemnieki, te es, Anģa no Cesoinas, un šodien man priekš jums ir tieši speciāls jauns video. Katram zemniekam ir jāmāk slaugt govi, vai ne? Jā, un tieši tāpēc mēs šodien iemācīsimies, kā pareizi slaugt govi. Man ir 2 mani kaimiņi, Jurčiks un Purčiks, un viņi kopā ar mums šodien iemācīsies pareizi slaugt govi. Tātad, kas mums ir nepieciešams no sākuma, lai mēs varētu slaugt govi, Jurčik? Pareizi, tu nezini, jo to zina Purčiks. Purčiks arī nezina pareizi, tāpēc esmu vajadzīgs es, jums ir vajadzīga govs. Nē, manu sievu neņemam. Jurčika sievu arī neņemam. Aizējam uz kūti un atvedam govi. Īstu govi ar 4 kājām un 2 ragiem. Laikam pa īstam iesit. Vedam ārā govi, nebaidamies, tā ir tikai govs. Nu sākumā atsienam viņu vaļā, varbūt no tās vietas, kur viņš stāv. Jā, govi mēs vedam ārā. Kur skaņas? Tagad govi mēs esam izdevuši ārā, kas mums ir vajadzīgs tālāk. Laucane. Cimdi. Nē, govi mums nevajag apkamt, mums ir vajadzīga tieši tā. Mums ir vajadzīgs slaucene, jeb spainis, kurā mēs slauksim. Dubļi? Rokā mēs īsti neslauksim, būs bišķi pa maz, jo govs dod bišķi vairāk pienu kā 1 rokšana. Kurpe arī īsti nederēs. Es zinu, ka Purčikam mājās ir riktīgs 10 litru spainis, vai ne? Aizskrien viņam pakaļ, tieši tā. Tad, kad mēs to esam dabūjuši, mēs liekam spaini
Tieši tā, pirms laba darba vajag padzerties, un tad mēs patlikumā izliejam ārā, tas ir vakardienas piens, jā. Un tad mēs viņu liekam apakšā zem govs. Tieši tā. Jā, vajag precīzi, lai precīzi trāpītu. Nē, aiz astes mēs nepumpējam, piens tā no govs ārā nenāk. Mums ir vajadzīgi, no augšas arī mēs nespiežam, tā govs vēl iespērs. Mums ir vajadzīgs arī nākamais, mums ir vajadzīgs krēsliņš, uz kā apsēsties blakus govī. Labi, ja mums nav krēsliņš, mēs varam izmantot jorčiku, un porčiks var apsēsties virsū. Un tagad mēs ar abām rokām saķeram divus govs. Teiksim, kā ir pupus. Tas ir tie 4, kas ir apakšā. Jā, un tagad maigām kustībām bišķi uzspiežam uz viņiem. Ne visiem kopā, bet pa vienam atsevišķi. Spēcīgāk. Ar visu plaukstu. Un neraustam govs sadusmosies, iespērs tev. Jā, nomierinam govi, tad paņemam un vai mums kaut kas sanāk? Jā, mums sanāk, mums ir nedaudz piens. Tātad, ja vairāk nedaudz treniņa, un mums būs vairāk piena galvenais. Jā, mums ir bišķi piens, govi iedzenam atpakaļ kūtī. Un paldies! Ja jūs gribat iemācīties, kā pareizi slaukt govi, noskaties man nākamo video, kur es iemācīšu jums, kā pareizi slaukt govi. Paldies! Man nekad dzīvē nav sanācis. Vajag mājās, man bija šķiltavs. Tev bija šķiltavs, tad tu klusēji. Ir! Krasts! Zeme! Vietis! Kāda laime? Sievietes! Krāk! Vārna! 7 mēnešus ar savu mazo laiviņu pa jūru, pa okeānu. Nāc, pagaidi, nāc apsēdies te pie uguns. Es Vilsonu arī paņemšu līdzi. Paņem, ko mēs daram? Jūkam prātā! Sarunāts! Ok, tāda ikdienas ainaņa uz neapdzīvotas salas, un tagad aicināšu visus mūsu atties priekšā. Vīrietis! Sievietes! Vārna! Kas ir? Nāc taču pilnas, kur... Vīrietis! Es paņemšu Vilsonu līdzi. Es atgriežos pārkāds. Man liekas, ka mēs esam sajukuši prātā. Jā, tāda no aina ir... Tad mums ir Toms, kurš tā kā mēģinās sadzīvot ar visiem šiem 3 baibas tāliem. Un tehnika būs tāda, kad baiba sāks kā iemīlējusies, viņa sāks kādā vietā, un šī vieta varētu būt kur? Sarkandaugavā, jā, bet kāda ir ievērojama vieta Sarkandaugavā? Psihiatriskās klīnikas parks! Ok, labi, psihiatriskās klīnikas parkā. Un tad ir jautājums, Toms un Baiba, kāds ir attiecīgs viņu starpā Baibas pirmajam tālam un Tomam? Ārsts un pacients? Ārsts un pacients ir iemīlējies. Labi, tad mums ir ārsts un pacients, tad uzdevums ir tāds, ka Baiba pēc mana signāla maina savus tālus, un katrs no tāliem ir kā cits cilvēks, jā, un tad Toms mēģina šos visus cilvēkus savaldīt, jā. Skatāmies, kā tas sanāks, tad sākam ainu Tvaika ielas 2 parkā. Tātad aiziet! Mildiņ, jā, laiks iziet pastaigāties. Turieties man pie rociņas, nācies noteikumus, jā. Tātad netrakojam, mierīgi apskatīsim, visu pastaigāsim, jā. Es jūs mīlu! Jā, jūs man mīlat, par to jūs arī te sēžat. Jūs mani precēsiet! Jā, es jūs precēšu, jā, mēs te sarunājām. Kur ir gredzeni? Gredzenus jūs dabūsiet vakarā pirms gulētiešanas, kā parasti, kā...
Mīļā, Kas ir? man liekas, es iešu prom no tā darba. Katru dienu ar tiem trakajiem vienkārši pats ar prātā sajūt. Jā, es jau esmu sajukusi, ko tu man atnāc mājās un sūdzies, tu atnāc mājās un sāc pīkstēt, kā tev tur iet slikti. Bet, mīļā, nu... Es nevaru izturēt ārprāts. esi mana sieva, mana padomdevēja. Tev man vajadzētu dot padomu. Es tev dodu padomu iet prom no darba, jo es sāku nervus. Bet es tev... Mamma? 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 Ir tā, ka es gribu iet prom no darba. Un sieva man tā kā saka, ka jā, bet es tā kā gribētu uzklausīt. Nē, paliec! Paliec! Nu, paliec! Uzskat, ka vajag paliec! Paliec, es iešu pie tevis, es tev atbalstīšu! Mamma, tu ļoti labi zini, ka tu tur esi gaidīt, jebkurā Jā, laikā. es zinu! Smiltīgi, ir tā, diemžēl es eju prom no darbiņa. Ko? Bet Nedrīksti mani pamest šeit vienu. es sarunāju citu galveno ārstu, kas parūpēsies par tevi. Nedrīksti. Man trūks tavas Kas pieskārienes, parūpēsies tavas par vakara tevi. pasaciņas pirms gulētiešanas. Tas vakar pasaciņas parasti klausies, kad zālītes iedzer. Bet ir tā, ka es eju prom, es esmu... Sievā es aizgāju prom no darba. Ak, Es Dievs! saprotu, ka es tur vairs nevaru strādāt, viss. Tagad tu mājās visu laiku būsi. Jā, es būšu mājās, mēs varēsim būt kopā visu laiku. Mēs būsim kopā, mēs varēsim vairāk pavadīt laiku kopā, mēs varēsim apmeklēt. Es šodien Sarkandalgā viens pasākums varam aiziet apmeklēt. Psihenē bija izlikt plakāts. Man uz turieni jāiet, nu tu jocīgs, es nevaru. Mammu, Nu, klausies. kas ir? Tā, kad es aizgāju prom, viņi prasīja radurakstus, viņi tevi ir atraduši. Viņi nāk šurp, mums tevi ir jāslēp. Taisi skāpu, slēpamies, slēp, Un, klausies, te ir ļoti iespējams, kaut kur ir mana mamma pazudusi. Vai tu neesi redzējusi manu māti? Mildīt, tu esi vienīgā, kā es Vīra māte! Kur ir mana vīra māte? Jā, kur viņa ir? Kur ir? Viņa atnāca savāc, atveduši. Sieva, Ko vajag? es izlēmu tev pamest. Paldies Dievam! Mana māte ir tur, mana mīlestība ir tur, un mans darbs arī ir tur. Es atgriezos pie tevis, Mildīgi. Dēliņu, ka tu valdi! Sajauci, jūs tik vienādas esat. Jā, tā nu sanāk, ka Toms beigās pats sajūta, ar ko te viņš īsti ir. Tagad ir kopā ar mammu vai ar jauno mīlestību. Bet nu tā gadās reizēm. Ok, mūsu nākamā aina saucās supervaroņi. Mums dzīvē ir visiem apkārt daudz pilnu supervaroņu. Ziedoni! Madona, mums ir sarežģīta situācija! Nekas nav sarežģīts! Pat esam hokejā, tu saproti! Zaudējums viss ir nelaimīgi! Mājari nomierinies Dieva dēļ! Nomierini mani! Skatītājs ārprāt! Sāksim ar tevi! Kas laimīga? Nāc! Labi! Mums ir jāuzvar nākamā spēle! Tā! Ko mēs varētu darīt? Tā! Reku spēle jau sākas! Tā! Sākumā es padarīšu pretinieku vārdsargu ļoti laimīgu. Viņš nespējas dusmoties un koncentrēties. Labi, un es skatos uz nojavu. Uzziediet, jā! Uzziediet! Pabeigsies, tad uz galda! Jā! Vīra komanda! Pretinieku komanda ir pārāk laimīga. Viņiem ir vienalga. Viņi met prom ziedošās nojas un pamet laukumu. Jā! Tā! Ķīveres! Ķīveres! Arī koks! Bams! Meš! Neredz, neredz neko! Tā mums vajag mūsējiet vienu golu! Mums vajag vismaz vienu golu! Es padarīšu, vienu mūsējo bišķiņu laimīgu! Tiesnesi mums liec laimīgi, baigi daudz noraidījumus dod! Davai! Jā! Ļoti laimīgs tiesnesis! Redzi, viņam patīk viss, ko mūsējie dara, viņš
jā. Jautri gan. Varbūt šis arī ir izskaidrojums, kāpēc mums šogad čempionātā veids tik labi, kā mums veicās. Man, protams, par to ir prieks un liela laime. Bet, nu, es tagad aicināšu uz skatuves Sergeju un Tomu. Šis nav parasts cietums, šis ir psihoneiroloģiskais slimnīcas cietums. Un, kad tu vakarā tu sēdies viens pats, tad kameras durvis mēdz atvērties. Mēs atkal varētu pamanīt žanru, un nākamais žanrs varētu būt Mūzikls. mūzikls. Ļoti labi, turpinam kā mūziklu. Un tad, kad tās durvis atverās, tad tev ir jāskatās, tad tev ir jāskatās, tad tev ir Es jāskatās. nebaidos, jo tu esi mans brālis. Tu man palīdzēsi, un mēs kopā viņus satversim. Un tāpēc ir jāveic griezīsimies, līdz pienāks darba laiks tavs, līdz pienāks darba laiks mans, un kopā mēs sargāt mēs varam. Sarkastiska komēdija. Sarkastiska komēdija. Labi. Tev netiena mute. Ha, tas bija sarkasms. Bet viņi teica, ka tā drīkst. Brāli, tu vienmēr ģimenē esi bijis labākais. Es tevi mīlu, Es tev cienu, es tevi respektēju. es tev iedošu 100 eiro tāpat Tu vien. neesi adoptāts. Vēlais kino. Mēmais kino, turpināt. Nākamais žanrs. Romantiskais. Romantiskā filma, jā. Ok, romantiskā filma. Es mīlu tavu meiteni. Mēs varētu paņemt kādu reāli eksistējošu filmu, kādu jūs esat redzējuši pēdējā laikā. Krēslu. Krēsla. Labi, lai iet krēsla. Piesēdies uz krēsla. Viņa nav parasta meitene. Viņa ir vampīrs. Tagad jā. Vēl kāda varbūt filma zinām. Titaniks. Titaniks. Nu labi, lai iet Titaniks. Man liekas, mēs ar visu psihoneiroloģisko slimnīcu lēnām grimstam tajā kanālā. Jūti velk uz to pusi bišķī. Man mazliet, jā. Jā, Bet tu turies. augsts arī paliek. Nē, negrimsti, brāli. Es saucu Principā tu palīgā. esi kanāla pusē, tu jau grimsti. Es esmu uz... Brāli, Mēs varētu nobeigt ar kādu televīzijas šovu, visiem labi zinām. Talantu fabrika. Izklausies redzēts. Un jā. Kā jūs tā varējāt tā kā iziet no šīs situācijas? tas bija tā, ka mēs vienkārši varētu dziedāt dziesmu. Bet jūs bijat tik līdzīgs viņam vienkārši. Mēs būsim duets Sandra, ja, šajā finālā. Divi brāļi, fināls, duets Sandra spēlē ģitāru, būs ar rusām. Mastenes telefons, ja tev viss ir čikiniekā, tagad tu ātri droši dzied līdz, ja tev ir mastenes telefons. Jā. Tā nu sanāk ar tiem šoviem visā tā. Un tad aicināšu skatos visus pārējos aktierus, Baibu, Sergeju, Tomu un Mariku. Sagaidām viņus ar aplausiem varbūt. Tur nav nekā, bet tur varēja kaut kas būt. Tu mani maldini, es Stop, nesaprotu. pa labi. Mēs patiekamies. Es tik ilgi gaidīju šo mirkli. Šī pieture, manuprāt, ir burvīga. Saprot, ka mēs tikai šeit varam tikties, visur mūs pieķers. Jā.
Bet tas padara visu to interesantāk. Vai ne? Tās lapstīšanās. Nu, kāpēc tu tāds dīvains? Es domāju, iet prom no savas sievas. Pa labi. Mīļa, viņa tu esi mājās, manu bumbacīti tabalī. Manu dargu, tu gribi paēst? Ārprāt, es tik skaisti kā viena. Jā. Es laikam nepārģērbšos. Jā. Man ir vajadzīga mana zola. Tu gribi, lai es tev pārģērbšu? Pa labi. Māsiņ, man tev ir jautājums. Vai tavs vīrs pēdējā laikā neož pēc alus? Pats vīrs ož pēc nodevības pēdējā laikā. Viņš ir kopā slepus ar manu konkurentu. Viņa ir tava konkurente? Jā, mums ir jārīkojas. Mums ir jārīkojas. Tas ir mūsu ģimenes vārdā. Tā, jā, mums ir jāglāb ģimenes gods. Ko mēs pārlādē? Tu viņai pateici? Es centos. Un tad viņi man izģērba. Un tad uztaisīja pusdienas. Un tik garšīgas. Un kotleti ar kartupeļiem. Bet tev mana karbonāta negaršo. Es tev vienmēr tik aptakalēju. Tu. Pa labi. Tad mēs atkal tiekamies. Ko tev vajag? Kas smirt pēc nodevības? Es zinu, ka tu sadiecies ar manas māsas vīru. Ko tu izdomā? Es sen gribu tikt no viņa vaļā. Apusējs darījums. Tu man atdod savu alus darītavu. Pārlādē. Manuprāt, viņi man izmanto. Viņam beidz uztraukties. Ied varbūt šo garšīgo keksiņu, ko es uzcepīju paši tev. Kāpēc tu tik dīvaini skaties uz mani? Pa kreisi. Tad viņa man atnes šito keksu. Ko tu tagad man viņu nes? Kāpēc es izmetīšu kāds un nekā apēdīs to? Es negribu, lai cilvēki mirst. Pa labi. Dzīves un vesels, ne? Man vienkārši patīk ārā tavus garšīgos keksus ēst. Labi. Skaidrs, tu visu esi sapratis. Ko tu gribi tagad no manis? Pusi. Pa kreisi. Un tad man viņa iesita. Zini, es laikam esmu sapratusi, ka man blakus ir vajadzīgs īsts vīrietis. Ko tu raudi ārprāts robežu vīrietis? Kas man tas atbalstu? Bet viņa man... Pa kreisi. Ko tu raudi? Tas ir prieka asaras. Kas pa priekiem? Ko es nezinu? Tu tiki apdulināta un saindēta ar keksiņiem, un tu parakstīji pirkšanas pārdošanas līgumu. Ko? Tava fabrika tagad ir mana. Ko, bet kad es to esmu darījusi? Tu domā, ka mans māsas vīrs tiešām ar tevi tiktos? Pa labi. Vācies! Pārlādē. Nu ko, vīru dabūju, es fabriku dabūju, nosinēsim ar keksiņiem. Ēdēs, brāl! Jā, kā nu sanāk. Tātad es aicināšu jūs ar lieliem aplausiem aplaudēt aktieriem, kur šiem spēlēja Marikai, Baibai, vietējām sarkandaugavietim, laikam tā ir pareizāk, Tomam, Sergejam, un tā viss kaut kā kopā savākt, un jūs savākt mēģināju, jā, Arnis. Tiekamies kaut kādā mūsu izrādē, lai jums jauks vakars un jauka muzeja nakts. Un Ieva! Un rekonam blakus ir Ieva, jā, dodam viņai mikrofonu. Paldies, pieciem uz kanālu. Jūs tiešām iedzīvinājāt visu sarkanu
radošās industrijas un ražojošās industrijas un visas industrijas, kas Sarkandaugavā ir. Jūs tiešām viņus šodien arī iedzīvinājāt. Paldies jums, tas bija ļoti forši. Un tagad mīļi.